16. aprīlī valsts prezidents Edgars Riņkevičs darba vizītē apmeklēja Augšdaugavas novadu. Vizītes laikā Edgars Riņkevičs tikās ar Augšdaugavas novada vadību un Latvijas dzelzceļnieku un satiksmes nozares arotbiedrību pārstāvjiem. Valsts prezidents viesojās Vaboles pamatskolā, kur apmeklēja vairākas mācību klases, tikās ar skolēniem, pedagogiem, jaunsargiem un gaidām. Prezidents uzklausīja jauniešu jautājumus un sniedza atbildes. Jaunieši interesējās, vai viegli būt valsts prezidentam, vai tas ir bijis sapņu darbs kopš bērnības un cik valodas pārvalda valsts prezidents. Jāsaka, vienreiz gan man ļoti patīk, tas ir visnotaļ interesants darbs un nekad, teiksim, dienas neatkārtojās. Katru dienu būs kaut kas interesants. Vakar es biju Daugavpilī, šodien šeit. Teiksim tā, tas interesantākais ir tas, ka katru dienu nelīdzinās iepriekšējai. Un var vienmēr satikt kādus interesantus cilvēkus, vai tas būtu Latvijā, vai tas būtu kaut kur ārpusē. Tā kā darbs ir interesants. Grūti, viegli. Nu, tā kā būs 40 gadi, pamēģiniet. Man gribējās ļoti strādāt kaut kur diplomātijā. Beigās es arī 12 gadus biju ārlietu ministrs. Nu, tad tā sanāca ievēlēt par prezidentu. Bet tā, ka, teiksim, tā kā man bija kādi 12, 13 gadi, es būtu gribējis būt par valsts prezidentu. Nu, tā godīgi, tas vienkārši nelikās reāls variants tajā brīdī. Edgars Riņkevičs mudināja jauniešus mācīties, iegūt izglītību, tiekties uz mērķiem un nebaidīties kļūdīties. Tikšanās laikā pedagoģi vēlējās dzirdēt prezidenta domas par lauku nākotni, jo iedzīvotāju skaits sarūk, lauki kļūst tukšāki, jaunieši neatgriežas dzimtajā pusē. Edgars Riņkevičs jautāja pašiem jauniešiem, cik daudzi no viņiem vēlas pēc studijām atgriezties dzīvot laukos, taču apstiprinošu atbildi sniedza vien daži. Vienkārši atbildes noteikti nebūs. Tā pasaule ir kļuvusi daudz mazāk. Jo, ja jūs paskatīsieties dažādas profesijas, kā viņas ir nomainījušās 30 gadu laikā, mums tagad vienu brīdi ļoti populārs bija viss, kas saistās ar informācijas tehnoloģijām, dizaineri, interneta, tagad nāk visu mākslīgais intelekts un atkal viss mainās. Un tas, kas likās stabils pirms 10-15 gadiem, tas tā nav. Un tā pasaule kļūst mazāk. Un var strādāt Rīgā, var strādāt Londonā, attālināt internetā, daudz lietas darīt. Un tad, kā jūs teicāt, atbraukt varbūt vienkārši brīvdienās. Es domāju, ka tās ir drusku tādas jau globālas izmaiņas. Un, tas, ko varbūt tiešām, redzot arī šo te atbildi, tas, ko var darīt, varbūt to vairāk pievērst to uzmanību tām labajām lietām, ko nozīmē dzīvot šeit, bet arī mums visiem jādomā, kādā veidā uzlabot infrastruktūru, lai gan, ja godīgi, es esmu diezgan daudz, kad bijis Latvijā. Es redzu daudz sakārtotāku vidi. Mazajās pilsētās, laukos, mums arī izbraucām mazliet cauri Vaboles pagastam, nekā varbūt tai pašā Rīgā. Rīgā, protams, ir plašas iespējas teātri, izklaides iespējas, tas, protams, ir, bet tīri sakārtotības ziņā. Tomēr es arī zinu diezgan daudz ģimenes, kas pārceļās tieši uz novadiem, uz citām pilsētām, tāpēc, kad ir vienkāršāk bērnu audzināšanu, apturēt šo cilvēku aizplūšanu, es domāju, ka te nav viens labs atbildes. Es domāju, ka daudz lietas sākās ar skolu, to kādā veidā tomēr skolā arī runā par šīm lietām, varbūt mudina padomāt, vai pēc atgriešanās nevajadzētu, pēc studijām nevajadzētu atgriezties. Daudz, kur tagad pašvaldības ļoti daudz investē, lai ārsti, skolotāji atgrieztos atpakaļ, piemaksā stipendijas, maksā par studijām. Bet būs arī tādi, kas tiešām izvēlēsies, un viņiem būs interesantāk tīri profesionāli dzīvot lielā pilsētā, būt kaut kādā apritē. Pēc kāda laika, arī daudz atgriežas. Arī pēc kāda laika atgriežas. Vabolē valsts prezidents iegriezās arī Skrindu dzimtas muzejā un devās nelielā ekskursijā iepazīt Skrindu dzimtas vēsturi un atstāja piemiņas ierakstu viesu grāmatā.
Vizītes turpinājumā valsts prezidents apmeklēja Latgales industriālā tehnikuma izglītības programmas īstenošanas vietu Višķi, kur tikās ar tehnikuma vadību, apmeklēja darbnīcas, lai klātienē vērotu jauniešu praktiskās mācības. Tehnikums 2027. gadā vēlas kļūt par vietu, kur katrs var iegūt prasmes darbam, lielāku uzmanību pievēršot mācību mobilitātei un darbam ciešā partnerībā ar darba devējiem. Pēc izglītības iestādes apmeklējuma valsts prezidents atzina, ka profesionālās izglītības iespējas Augstdaugavas novadā sniedz būtisku ieguldījumu visa reģiona izaugsmei, jo Višķos augstvērtīgu profesionālo izglītību iegūst jaunieši no visas Latgales. Prezidents gandarīts par Augstdaugavas novada lielo ieguldījumu, lai skola modernizētos un audzēkņu skaits augtu. Augstdaugavas novadā valsts prezidents apmeklēja arī Višķu amatnieku ciemu, kur tikās ar vietējiem amatniekiem un iepazina klūgu pinēju darbu. Amatnieku ciema saimnieks keramiķis Valdis Grebešs pastāstīja, ka Višķu amatnieku ciems ir iecienīts turistu apmeklējuma objekts, kur ik viens viesis tiek aicināts ne tikai iepazīt dažādus amatus un vērot amatnieku rosīšanos, bet arī pabarot dīķī mītošās zivis. Naujenes pagastā valsts prezidents apmeklēja Vasargelišķu skatu torni, no kura paveras gleznainā Daugavas loku ainava. Edgars Riņķēvičs uzsvēra, ka skaistais Augstdaugavas novads ir krāšņa Latvijas dabas perle ar ļoti lielu izaugsmes potenciālu aktīvā turisma un viesmīlības jomā. Tā ir vieta, kur satiekas ne tikai Sēlija un Latgale, bet arī radoši, sirsnīgi un strādīgi Augstdaugavas novada cilvēki. Tieši novada kultūrvēsturiskā daudzveidība, seno tradīciju kopšana un dabas krāšņums ir ļoti labs pamats ārvalstu un pašmāju turisma piesaistei, turklāt jebkurā gada laikā, teica valsts prezidents Edgars Riņķēvičs. Vizītes noslēgumā Ilūgstes kultūras un mākslas centrā valsts prezidents sniedza interviju Latvijas radio raidījumam Latgales stunde.